Reiz senos laikos Indijas zemē dzīvoja jauns princis vārdā Sidharta Gautama. Viņam bija viss, ko vien cilvēks varēja vēlēties – liela pils, skaisti dārzi un visi gardākie veģetārie ēdieni un smalkākie apģērbi. Viņa tēvs, karalis, pārliecinājās, ka Sidharta nekad neredz neko bēdīgu vai nepatīkamu, cerot, ka viņš vienmēr būs laimīgs pils mūru iekšienē. Taču pat ar visu šo greznību Sidharta sirdī auga dīvaina sajūta. Viņam šķita, ka kaut kas trūkst, dziļāka patiesība, ko viņš nespēja aptvert. Zelts un dārgakmeņi, mūzika un dejas šķita kā skaists sapnis, kas nebija gluži īsts. Kādu dienu, ziņkārīgs par ārpasauli, Sidharta slepus pameta pils teritoriju. Viņš ieraudzīja vecu vīru, tad slimu cilvēku un visbeidzot mirušu ķermeni, ko nesaprom. Šie skati lika viņam saprast, ka ik viens saskaras ar vecumu, slimībām un nāvi. Viņš ieraudzīja arī svētu vīru, sauktu par asketu, kurš dzīvoja ļoti pieticīgi, meklējot mieru. Tas lika Sidhartam saprast, ka viņa komfortablā dzīve bija tikai maza daļa no pasaules. Viņš nolēma, ka nevar apmierināties ar dzīvi, kurā ciešanas tika slēptas. Sidharta izdarīja grūtu izvēli, viņš atstāja savu karalisko dzīvi, savu ģimeni un savu nākotni kā karalis. Viņš vēlējās atrast veidu, kā izbeigt visu ciešanas, patiesu un ilgstošu laimi, kas nebija tikai īslaicīgs mirklis. Viņš kļuva par klejojošu asketu, meklējot atbildes. Daudzus gadus Sidharta dzīvoja ļoti stingru dzīvi, gandrīz neko neēdot un ilgi meditējot. Viņš ticēja, ka, ja viņš liks savam ķermenim ciest, viņa prāts kļūs skaidros un atradīs patiesību. Viņš kļuva ļoti tievs un vājš, gandrīz zaudējot dzīvību. Taču pat šis galējais ceļš viņam nesniedza meklēto mieru. Viņš saprata, ka gan liela greznība, gan lielas grūtības nav atbilde. Viņš joprojām meklēja to, ko viņš patiesi pelnījis, pilnīgu izpratni, nevis tikai citu cīņas veidu. Kādu dienu laipni jauna lauku meitene vārdā Sudžata ieraudzīja viņu vāju un piedāvāja viņam bļodu ar rīsu putru. Šī vienkāršā, barojošā maltīte atdeva viņam spēkus. Viņš saprata, ka vidējais ceļš nepārāk daudz, nepārāk maz ir visticamāk pareizais ceļš. Viņš atrada lielu, lapainu koku, kas tagad pazīstams kā bodhi koks, un apsēdās zem tā. Sidharta deva sev stingru solījumu, viņš nepakustēsies, kamēr nebūs atradis galīgo patiesību, lai kas arī nenotiktu. Viņš bija apņēmies neapmierināties ar neko mazāku par pilnīgu apgaismību. Kamēr viņš dziļi meditēja, daudzas biedējošas vīzijas un kārdinošas domas centās viņu novērst. Tās bija kā iekšējās šaubas un bailes, kas mēģina mūs novirzīt no mūsu mērķiem. Taču Sidharta palika mierīgs, nosvērts un koncentrējās uz savu iekšējo mieru. Ar šo nelokāmo fokusu viņš caurskatīja visas ilūzijas un saprata dzīves un ciešanu patieso dabu. Viņš bija stājies pretī saviem lielākajiem izaicinājumiem un iznāca kā uzvarētājs. Tajā brīdī viņš sasniedza apgaismību, kļūstot par Budu, kas nozīmē pamodušais. Viņš bija atradis to, ko viņš patiesi pelnījis, dziļu mieru un gudrību, kas viņu pilnībā pārveidoja. Buda pēc tam pavadīja atlikušo dzīvi, mācot citiem, kā atrast savu ceļu uz brīvību un prieku. Viņa ceļojums mums māca spēcīgu mācību. Nekad neapmierinies ar to, kas no ārpuses izskatās labi, ja tava sirds iekšpusē jūtas tukša. Nekad neapmierinies ar mazāk nekā savu patieso potenciālu vai ar atbildēm, kas patiesi neatbild uz taviem dziļākajiem jautājumiem. Vienmēr meklē dzīvi, kas tevi patiesi piepilda.